Ilgi domā stāvēt? Nu, es varbūt, man vispār brīva diena, es tepat netālu dzīvoju, ja vēl kādu stundu viņš te būs vienkārši pēc krēsla aiziešu pakaļ. Paņemšu kādu žurnālu un pasēdēšu. Man galīgi nav, kur steigties. Tie bija tie no Vitronikas, ja? Jā, nu piebrauc vēl viens čelīs kaut ko tur, tev tur radiācija dibenājies kaut ko man sāk stāstīt. Es jau domāju, no vienas dienas nenomiršu. Jā. Nu, tāpat tās reku jau, cik es sapratu, jau ir diezgan liela iespējamība, ka tāpat ar viņu kantoru līgums tiks lausts, nu tad nav ko viņiem te vēl pēdējās viņu, kā saka, slaucamās dienas. Te izklaidēties, pastāvēšu, atvaļinājums kā nekā, pasaujošos. Tas jau mums te tāda, kā saka, pilsoniskā aktivitāte. Viņi šitien jau parasti stāvējuši ir jau pēdējās 2-3 nedēļas. Parasti viņu pašu busiņš šitien stāv, kur mana mašīna, un te viņam pie paša busiņa malas ir. Un tad tur īsti stāvēt es nedrīkst, tas ir pārāk tuvu krustojumam. Tagad nekāda problēma. Māci mani baigi nofotografēja, kaut ko tur nezinu domās, tagad darīs, vai man? Tu nebrauc, novāk mocu. Lai brauc. Labi, lai veicās. Labi, lai tu vari.